Labdien visiem, mani sauc Velta. Šodien manā video joprojām būs stāsts par manu adīto jaku, parādīšu 3 noadītus zeķu pārus un parādīšu arī, kā tad izskatās mans adītais džempers, kuru es nesen sāku adīt. Un tā, savā pēdējā video es teicu, ka par šo te jaku būs tāds atsevišķs video, kurā es pastāstīšu, kā es adīju, bet pēc tam vēlāk es sapratu, ka ļoti daudz ir stāstīts par to, kā es adu šo jaku. Esmu rādījis jaku dažādos adīšanas etapos, un atkārtoties vēlreiz un stāstīt visu, es uzskatu, ka vairāk nav jēga, jā. Šodien tikai pastāstīšu tādus jakas tehniskos datus. Un tātad jaka ir radīta no spoļu dzijas. Šī tātad ir tāda melanžētas krāsas dzija, brūns ar bēšīgu. Tātad spoļu dziju, starp citu pirmo reizi adīju no spoļu dzijas jaku. Tātad šeit metrāžu 280 m100 gramos, sastāvs vilna, kokvilna un akrils. Tātad jaku es adīju pati priekš sevis. Tātad jakas izmērs ir tāds XXL izmērs, krūš apkārtmēram 107, gurna apkārtmērs 116. Jaka ir adīta atsevišķi, priekšpus mugurpusē, piedurknes atsevišķi, viss šūts ir, gan sānu daļā jaka šūt kopā, gan piedurknes ir šūtās. Un jakai priekšpusē ir tātad rāvējslēdzējs, kuru var attaisīt no abām pusēm, tā ieķērās kaut kas. Tātad tā jakas, kā jau teicu, jaka ir radīta izmēram XXL. Jakas svars vai dzija, cik daudz ir patērēta adot, ir 435 grami. Jakas garums jāmēra tieši mugurpusē pa centru. Visā garumā ir 56 centimetri. Un jakas platums ir 58 centimetri. Tātad šī jaka, kā jau arī foto varēja redzēt, jaka nav gara. Jaka tieši ir adīta, lai varētu valkāt ar kupliem svārkiem. Un jā, nu tāds bija mans plāns pašā sākumā, lai šis nebūtu tāds garš izstrādājums, lai nesanāktu. Jā, ir adītājs, kurām nepatīk šādas te īsi džemperīši vai jaciņas, bet man tas ļoti patīk, jo es pārsvarā valkāju tikai svārkus un pie svārkiem, pie kupliem svārkiem tieši tāda, nu jā, jaka vai džempers ir tāda vairāk pieguļoši izskatās, tad labāk, kad nav pārāk garš izstrādājums. Nu, jaka tā tad ir radīta jādats numuru 3,5 un jaka ir radīta tādā vienkāršā mežģīņa rakstā. Šī ir tā saucamā caurā vīle. Tātad, kā es adīju, pat jau esmu aizmirsus, 5 valdziņi krēliski un 2 valdziņi labiski. Un šajos 2 valdziņos labiski šī te caurā vīle tiek izadīta. Un priekšpusē tātad jakai ir iešūts rāvējslēdzējs šūvā ar rokām, un rāvējslēdzējs ir apstrādāts no abām pusēm. Šādi izskatās no kreisās puses, viss ir ļoti akurāti. Un jakas apkakle ir piadīta pašās beigās, tātad es gar kaklu izgriezumu līniju uzņēmu valdziņus, noadīju manu vajadzīgo garumu, un tad, jā, apkakle ir dubultā, jā, un tad apkakle tika nolocīta, un kreisajā pusē ar ketelējamo dūrienu tika piešūts. Arī viss izskatās akurāti. Nu, tas arī principā viss, ko par jaku var pateikt. Nu jā, parādīšu vēl jakas kreiso pusi. Nekādi dziļu gali, nekur nekas nav redzams. Viss vīlēs, kur šū ir, tā kā parādīt vīli, viss izskatās akurāti.
piedurknes tātad ir iešūtās, sen nebija adījusi tādu darbu, laikam iepriekšējo reizi, kad adīja tieši līdzīgu jaku, arī bija šūtās piedurknes, un, lai cik tas dīvaini nebūtu, tā kā sen nebija adījis, bija domājis, kad nāksies kaut ko ārdīt tieši piedurknes daļā, šeit, kad veidojam šo noraukumu, bet nē, ar pirmo reizi viss bija, kā saka, ideāli. Nu jā, tāda ir mana jaka, un es domāju, ka vairāk arī nav nekas man ko stāstīt. Ja nu kādam ir interesē, kā es adīju, tad var iepriekšējos video paskatīties. Un tāds bija stāsts par manu jaku, un tālāk par džemperi un par zeķēm. Un tā ir nodīti 3 zeķu pāri. Šie ir pirmie zeķu pāri maija mēnesī. Sāku es adīt tieši 1. maijā, nu, 3 pāri ir nodīti. Šo zeķu pāris rādīju jau iepriekšējā video, tikai toreiz nebija vēl pabeigts. Un tātad pirmo nodīju šo te pāri. Šis ir tāds kārtīgs vīru izmērs 45, varbūt pat uz 46 izmēru. Lai gan pašā sākumā, tad, kad es sāku adīt, bija tā doma adīt uz 43, 44, taču sen nebija adījis zeķis no šīs te biezās zeķu dzijas un aizmirsu, cik kārtas bija jāada no papēžu daļas līdz noraukumam un nodīju 1 centimetru garāk nekā vajag, un tāpēc arī, lai ir tā, ka šis ir 45, 46. Šeit uzņēma tikpat valdziņu svalnītim tikpat daudz kā 44. izmēram, vienīgi zeķis manas neuzmanības dēļ nodījās nedaudz garāks. Un tātad šīs zeķis ir radītas no Klipan saules dzijas, pievienojot klasisko zeķu dziju. Un šeit ir izadīts 3 dažādas zeķu dzijas, var teikt, zeķu tādu dzijas atlikumi, jā. Tātad gaiši tumši pelēkā krāsa plus šī te Klipan saule. Tad šī daļa ir dziju atlikums un noraukumu jau es veidoju vēl no 3. dzijas. Iepriekšējos video es to arī stāstīju un rādīju. Tātad šeit ir valnīts, viens labiski, viens krēliski. Valdziņus es uzmetu ar elastīgo valdziņu paņēmienu. Valnīts viens labiski, viens krēliski, nostiprinātā papēžu daļa. Nu, tāda klasiska vienkārša zeķa, nekas īpaši, ja tikai tas, ka zeķi ir tāda, no šīs te zeķu dzijas adīt ar šīm te pārējām, tad tas zeķei piedod tādu rozīnīti. Jā, zeķi ir nodīti, bet, protams, nav vēl izmazgāti. Man tā ir sanācis, kā es visas zeķis, kuras adīju aprīļa mēnesī, 6 pāri bija vai 7, arī neesmu vēl mazgājusi, un es jūtu, ka es arī maija mēnesī būs tāpat, ka es adīšu un nebūšu neko mazgājusi. Pēc tam būs viena liela zeķu tāda mazgāšanas diena, kad visus pārus droši vien tad arī mazgāšu. Tātad šis ir pirmais zeķu pāris izmēram 45, 46. Otrais zeķu pāris, kuris nodīju, ir šāds. Šis ir izmērs 43, 44. Valdziņu skaits abiem izmēriem, kā jau es teicu, ir vienāds 56, tikai starpība tā, ka šim zeķu pārim no papēža līdz noraukumam es adīju 54 vai 55 kārtas, bet šim zeķu pārim no papēža līdz noraukumam es adīju 49 kārtas, un līdz ar to viens izmērs mazāks, bet platums abām zeķēm ir vienāds. Tātad šo zeķu pāri es adīju arī no Klipan saules dzijas, tikai jau bežīgā krāsā, un pievienoju šādu te zeķu dziju. Pirmo reizi adīju no šādas dzijas, ļoti patīk adīt, patīk arī tas, kā zeķēs, kā adījumā izskatās šīs te krāsu pārējas, ļoti patīk, un arī dzijas sastāvs ir tāds savādāks nedaudz kā klasiskais šai zeķu dzijai. Tātad 50% merino, 25% poliamīds un 25% bambuks. Noteikti vēl adīšu no šīs te zeķu dzijas, tikai no citas krāsas arī. Ļoti patīk viss zeķē. Vienīgais nedaudz tāds mīnus bija tas, ka Klipan saules šī te vilnas dzija bija man nevis spoļu tas atlikums, bet bija šāda te šķetere. Un 100 gramos
100 gramos bija 3 vai 4 mezgli. Tas, protams, nebija pārāk labi, un tāpēc kreisā pusē bija jāpaslēp šie te dzīju gali, bet jā, 100 gramos 4 mezgli, tas tomēr man šķiet, ka ir nedaudz par daudz. Tas vienīgais bija tāds negatīvais šajā zeķu adīšanā, bet tā, esmu ļoti apmierināta ar šo te darbu. Ļoti ceru, ka rudenī kādam arī iepatiksies šīs te zeķes un varēšu pārdot. Tālāk trešais zeķu pāris, kuru noadīju, ir šāds. Šo zeķu pāri es adīju arī, tātad var redzēt, ir šī te bēšīgā klipana saules dzija, un pirmo reizi arī adīju no šādas te Jarnart Forzas dzijas Forever. Ar šo zeķu pāri jau bija tā, kad es ārdīju un atkal ārdīju, un tātad, kas man īsti nepatika. Bet tas ir tikai mans tāds personīgais viedoklis, un iespējams, kad man nemaz nav taisnība. Un tātad sāku adīt, savienojot abas šīs te zeķu dzijas, šīs abas dzijas, un, protams, tad, kad mēs sākam adīt kādu darbu, vienalga, vai tā ir zeķa, cepura vai jaka, mums, protams, ir kaut tāda, kā saka, vīzija, ko mēs gribam redzēt, kā zeķi izskatīsies, un tad, kad tu nodi un saproti, ka nav tas, kā tu iedomājies, tad ir tāda nedaudz vilšanās, un tā man arī bija ar šo te zeķu pāri, jo es nedomāju, ka šīs sekcijas izvietosies šādi. Es pēc tam internetā jau skatījos par šo te dziju, un tur tā arī bija parādīts, ka tā veidojās tādām, tādām tā kā haotiski, tur tāds puskārta zila, tad tur 2 kārtas oranža, un šajās zeķēs, adot no šīs te Himalaju dzijas tādas paralēlas tādas līnijas iet, plus mīnus viss vienā, tad šeit tāds tīri, tāds haotiski viss, un tas nebija tas, ko es īsti biju gaidījusi no šīs te dzijas. Tātad, sāku adīt. Šīs zeķes ir izmēram 41,42. Šeit jau man ir 52 valdziņi. Šiem lielajiem izmēriem bija 56, šeit ir 52 valdziņi uzmest, nodiju valnīti, nodiju līdz papēdim, tad sāku adīt papēžu daļā un izveidojās šīs te krāsu pārējas šādi. Man tas nepatika un nolēmu, kad jāārda šis papēdis, ir jāizārda un jāārda tad, lai šīs te pārējas būtu šajā te daļā vairāk, tad nolēmu, kad adīšu papēžu daļu no šīs te bēšīgās vilnas dzijas un pievienošu klāt šo te bēšīgo Nako Boho zeķu dziju. Tātad izārdīju un nodīju papēdi jau tādā bēšīgā krāsā. Arī tas man nepatika, jo atšķīrās adījumā tie bēšīgais tonis šeit, kas bija zeķē adīts un tieši papēdim. Izskatījās, nepatika man kā izskatījās, tāpēc atkal izārdīju arī to papēdi, kas bija nodīts, un nolēmu, kad adīšu tā, kā bija pirmais variants, tātad pievienoju atpakaļ šo te zeķu dziju, un izadīju šādi. Šādi tā tad izveidojās šīs te krāsu pārējas, šeit vairāk papēžu daļā ir tas visas 4 šīs krāsas, zilais, oranžais, lilīgs. Un pēc tam šeit, tad, kad sākās jau noraukums, tad šeit atkal tās zilais un oranžais, bet šeit pa vidu, tātad šie te bēšīgie brūnie toņi. Es neteiktu, ka tās zeķes man nepatīk, bet nav īsti tas, ko es gaidīju, Vai es vēl adīšu no šīs te Jarnart Forzas Forever? Grūti pateikt. Jāpaskatās, kāda vēl tur ir šie te krāsas, krāsu pārējais. Varbūt, ka varu arī vēl uzadīt, bet, uz doto brīdi man īsti nepatīk tas, kā izskatās. Bet, iespējams, ka tas ir, kā saka, man vēl jāizaug, ir līdz tādam līmenim, kad viss nevar būt tā, tik perfekti iet tādās paralēlās līnijās viss, kā var būt arī kaut kas tāds haotisks. Tātad, šī te dzija Jarnart Forza, šeit ir šis te klasiskais,
Tātad sastāv 705 vilna, 25 polimīts un 100 gramos 420 metri. Jā, visas šīs te zeķes es adu ar adatām numur 4. Tātad šis ir 3. zeķu pāris. Jā, vēl gribēju parādīt atpakaļ pastāstīt, par šo te zeķu dziju, tātad par šo te Himalaju. Tātad tik daudz palika man pāri no zeķu adīšanas, un, protams, ka šeit sanāk vēl viens pāris, bet jau savienojumā ar kaut ko, jā. Tātad es noteikti izadīšu šo te dzijas atlikumu savienojumā kopā ar Klipan Saules šo te bēšīgo dziju, un tad jau pavisam savādāk atkal izskatīsies adījums. Tātad šeit bija ar bēšīgu, bet šeit būs jau ar šo te, šeit ir tāds gaiši pelēks, ne tīri balts, bet tāds pelēcīgs nedaudz. Un papēža daļu es adīšu savienojot šo te gaišo Klipan Sauli ar šo te Nako Boho bēšīgo. Tātad papēža daļa un valnītis būs bēšīgais ar vilnu kopā. Nu, un pārējo daļu jau es adīšu no šīs te un gaišais kopā. Skatīsimies, kā tas izskatās. Kāds izmērs, visticamāk, ka šis būs 41, 42. Tā, šī būs nākošais zeķu pāris, kuru es adīšu. Ļoti ceru, ka šajā Klipan Saules šķeterē nebūs 3 mezgli, nebūs šī te lielā zeķu galu pēc tam noslēpšana gatavā darbā. Jā, parādīšu, kā izskatās šī te zeķe, kurā bija daudz mezgli. Dziju tie gali kreisajā pusē. Es arī parādīšu video, kā izskatījās šīs te zeķes tādā adīšanas procesā. Tātad no kreisās puses tagad, kad visi dziju gali ir paslēpti, zeķi kreisajā pusē izskatās šādi. Nekur nekas. Nu, šeit var redzēt, kur bija savienojuma vieta, tāda maza astīta palikusi, bet pēc mazgāšanas es domāju, ka tas, tā kā šeit ir vilna, tas tā viss nedaudz safilcēsies. Nu, un šeit kreisajā pusē var redzēt, ir palikusi tāda dziju astīte, tātad es valdziņus nevis, šeit purngalā nevis sašuju kopā, bet ar adatu vienkārši pēdējie paliek kādi, šeit laikam bija 6 valdziņi. Paliek, tad es uz adatas vienkārši izveru adatu cauru un savelku. Man tā ir vienkāršāka. Tā tad izskatās šādi no kreisās puses adītā zeķe. Nu, tāds bija stāsts par manām adītajām zeķēm, 3 pāriem, un tālāk jau par adīto džemperi. Tālāk būs stāsts par manu adīto džemperi, kas patiesībā nemaz nav vēl džempers, jo esmu sākusi tikai tagad adīta. Parādīšu fotogrāfiju, kura mani iedvesmoja. Mans džempers būs līdzīgs, kā redzams foto, tikai no citām krāsām. Nu, foto redzamais džempers, tas vispār ir, manuprāt, trikotāža, tas nav roku darbs, bet jebkuru lietu mēs varam arī noadīt ar rokām, tikai izskatīsies mazliet savādāk. Un tā savu džemperi es adu no dzijas Yarn Art Linen Soft. Dzijas sastāvs 30% lins, 34% kokvilna, 36% viskoza. Dzija ir ražota Turcijā. 100 gramos 272 metri, un ražotājs saka, ka mums jādara adatām numur 4. Noadīju paraudzīņu ar adatām numur 4 un sapratu, ka man nepatīk par daudz tāds vaļīgs, bezformīgs adījums sanāk, tāpēc es savu džemperi adu ar adatām numur 3,5. Tātad, ko es varu pateikt par šo dziju? Šī dzija ir tā saucamā efekta dzija. Mēģināšu tagad nodemonstrēt, cerēsim, ka kamerā būs tas redzams. Tātad šeit var redzēt, ka dzijas ir tāds dažāds biezums dzijai. Šeit ir tāds pavisam
smalks, un tad ir tāds rupjāks jau. Redziet šeit. Un tā viss caur tādā vienādā attālumā visu laiku tāds smalks pavediens un tad tāds rupjāks pinums pa vidu. Un tieši tāpatās arī adījumā izskatās, var redzēt, šeit var redzēt tādi rupjāki tādi plankumiņi adījumā. Izskatās tā kā tādi nelīdzeni valdziņi, jā, tā kā tā neakurāt adīts, bet tās ir dzīves tāda īpatnība. Nu jā, kā jau es teicu, šī laikam skaitās efekta dzija. Adu pirmo reizi no tādas dzijas, kas nu sanāks, tad jau redzēsim. Nu, kā jau teicu, ādu ar adatām numuru 3,5, jo ar 4 nodī man likās ļoti tāds, ļoti bezformīgs. Arī pat varbūt ar 3 varēja adīt, numuru 3. Nu, tā kā man šis džempers ir tiešām tāds vasaras variants, tad, lai iet 3,5 un tas adījums, lai ir tāds vaļīgāks, bet ja gribam tādu ziemas variantu vairāk adīt, tad iespējams, ka var adīt arī ar adatām numuru 3. Tātad sāku adīt savu džemperi, adu tieši tāpat kā vienmēr no augšas uz leju, ar atvērto valdziņu paņēmienu esmu uzmetus valdziņas vienai plecu daļai, tad šeit ar nepabeigto rindu palīdzību izadīju šo te plecu daļas slīpumu. Tieši tāpat tās nodīju arī otru plecu, pieaudzēju šeit kakla izgriezumu līnijā valdziņus, un tad savienoju abas daļas, un adu jau tagad turp atpakaļ. Tātad adu priekšpuse man būs pilnīgi vienkrāsaini, jā, tikai no šīs dzijas, no šīs krāsas dzijas, jā, un mugurpus jau man būs šī te gaišākas krāsas dzija ar šīs te krāsas strīpām, un piedurknes arī būs gaišā krāsā. Dzija man ir pavisam 500 grami, 200 gramu tumšākā krāsa, 300 gramu gaišākā krāsa, un es ļoti ceru, kā man pietiks dzija. Jo, pirmkārt, šis džempers būs tāds, nu, neteiksim kā oversize, bet, nu, nebūs tāds pieguļošs. Otrkārt, šis ir izmērs XXL, mans izmērs, nav mazs izmērs, jā, un treškārt, šis džempers būs tāds, nu, pagarināts variants, teiksim tā, jā. Ja man adītā jākā mugurpusē mērīju, tad 56 cm bija, tad šeit, nu, noteikti visi 65 cm būs, un, nu, līdz ar to attiecīgi arī dzija vairāk vajadzīga. Un es ļoti ceru, ka man pietiks šie 200 grami, lai nodītu priekšpusi un mugurpusē vēl šīs te strīpas. Speciāli nesūtīju vairāk dziju, jo negribēju, lai paliek šī te dziju atlikumi, bet, nu, jā, pietrūks, tad nāksies piepirkt klāt vēl vienu ficīti ar šiem te 100 gramiem. Pagaidām patīk adīt. Jā, sāku es adīt, nu, tik daudz, kā jūs tagad redziet, šis ir nodīts, es sāku adīt no rīta, nu, pāris, kaut kā apmēram 2 stundu laikā es esmu noadījusi tik daudz, jā, tā kā adās diezgan ātri. Jā, nekas cits vairāk nav jādara. Adatas, kā jau teicu, 3,5. Šīs adatas ir dropsa. Kaut kur bija iepakojums. Tā, šis te drops klasik. 80 cm garas, 3,5. Numur 3,5. Tātad šis, nu, tā kā šī ir tāda efekcija, šeit nekāda raksta, nekas nav jāda. Tāds, teiksim, vieglas darbs, sēdi, adi, skaties seriālu, nekas nekur nav jāskaita. Tātad mana šeit platums ir 60 cm sanāka. Džempers pat kadrā, kā saka, nevar visu parādīt. Šeit tātad priekšpusē šī te nopaļotā kakla izgriezuma līnija. Nu, šeit visticamāk gatavā veidā, tad, kad būs gatavs jau mugurpus nodīti, šeit nāksies uzņemt valdziņas un pieatīt klāt šo dekoratīvo apmalīti. Dekoratīvā apmalīti noteikti būs dubultā.
Tā es vienmēr radu, un pat cik šeit ir tāds pavisam tāds vaļīgs adījums, tad, lai neizstieptos šī te atvainojos kakla izgriezuma līnija, tad es adīšu dubultā, tad viņi kaut kā tā mazliet satur formu, ja dubultā šī te apmalīt, ja, tad, tā neizstiepjās. Jo pieļaut domu, ka šeit džempers varētu būt tāds diezgan tāds stiepšanās efektu. Varbūt man tikai tā liekās. Bet, jā. Tāds ir džempers mans, pavisam man šeit ir 120 valdziņu uzmesti. Tātad šie te 200 grami jānoda priekšpuse un mugurpusē vēl strīpas. Krāsas, tātad krāsu numurs, tātad šai bešīgai krāsai ir 7308 un šis te gaišais tonis ir 7304. Man ļoti patīk adīt džemperus, kuras sastāvā ir lins. Šis ir 3. džempers, kuru es adu. Pirmie 2 džemperi bija adīti no Dzijas Drops Belle, manuprāt. Tur arī līdzīgs sastāvs, arī kokvilna, viskoze un lince. Ļoti patīk tas džempers, valkāju joprojām, valkāju arī ziemā. Jā, lins piedod tādu... Dzijas, kuras sastāvā ir lins, šīs te krāsas nav tādas spilgtas, bet no lina laikam tāds, neteiksim, ka pelēcīga tāda nokrāsa, ja, bet es esmu ievērojis, ka dzijās, kuras sastāvā lins, krāsas ir tādas piezemētākas, nav tik košas un spilgtas, tā arī šī dzija izskatās. Tāds šodien bija mans stāsts gan par zeķiem, gan par jaku, gan par džemperi. Paldies, ja noskatījāties, un tiekamies jau kādu citu reizi.